Militārajā poligonā Sēlija noslēgumam tuvojas būvniecības pirmās kārtas darbi. Neliela strādnieku rosība vēl manāma pie īslaicīgās uzturēšanās laukuma, gan šautuvju izbūves. Tāpat kopš pagājušā gada vidus poligona teritorijā atmežoti vairāki 100 hektāri, uzbūvēts novērošanas tornis, nesprāgušās munīcijas zonas un munīcijas uzglabāšanas vietas. Priekšdarbi jau vēl bija vairākus gadus iepriekš, jo tā, protams, ir pilnīgi jauna teritorija. Tā nebija aizsardzības nozares lietošanā vai rīcībā. Tur bija sarunas un lielākā tā daļa tā teritorija bijusi valsts zeme, bet viņi tika tieši izmantot koku audzēšanai un mežsaimniecībai. Tad bija tā lielā vienošanās, ka lielu apjomu teritoriju var nodot poligonu izveidošanai un tas prasīja kaut kādu sakārtošanas darbu. Militārais poligons Sēlija aizņem vairāk nekā 25,000 hektāru lielu teritoriju Jēkabpils un Aizkraukles novadā. Tas ir lielākais militārais poligons nevien Latvijā, bet visā Baltijā. Paredzēts, ka nākotnē poligonu militārajām mācībām izmantos kā mūsu pašu nacionālo bruņoto spēku, tā arī sabiedroto karavīri. Viens no lielajiem iemesliem šī poligona izveidošanā tieši bija interese no sabiedrotajiem laikā, kamēr viņi ir Baltijā, Latvijā, iegūt papildus mācību iespējas, un to mēs arī šobrīd nodrošināt viņiem ar šī poligona izveidošanu. Ar ko šis poligons atšķiras tad no citiem, kas līdz šim ir bijuši Latvijā? Atšķirās ar to pēc plāna izveidē, jo ir plānots, kad poligona iekšienē tiks izveidots manevru koridors, kur tad vienības varēs pilnveidot savus iemaņas un prasmes līdz brigādes līmeņa kaujas grupai. Kopš šī gada jūlija apkārt poligona teritorijai uzstādītas arī zīmes ar uzrakstu Militārais objekts. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka ieiet un iebraukt aiz šīm zīmēm nav atļauts. Zīmes tiek uzstādītas uz pirmajā kārtā pārņemtajām teritorijām, kas ir aizsardzības ministrijas īpašuma. Un šīs zīmes informē apkārtējos iedzīvotājus, kad šī ir poligona teritorija un kad šeit vairs aiz zīmes nevajadzētu iet, jo šādi pārkāpjot šo te iedomāto līniju starp zīmēm, kas ir, iedzīvotājs sevi pakļauj briesmām, jo poligonā notiek dažādas aktivitātes, tā skaitā arī ar kaujas munīciju. Ceram uz iedzīvotāju sapratni, uz atbildību un uz savstarpēju sadarbību. Protams, ir izņēmumi gadījumi, ir arī gadījumi, kur ir cilvēki, kuriem ir īpašumi un saglabāsies īpašumi šī jaunā poligona teritorijā, tāpat arī mednieki, kuri, turpinās medības šajā teritorijā, bet tas tad jānotiek un tam būs jānotiek saziņā ar armiju, ar bruņotos spēku pārstāvjiem, un to viņi zina, bet tas svarīgais punkts, ka tāda brīva, nesaskaņot iekļūšana jau šajā teritorijā nav pieļaujama. Lai arī militārā poligona Sēlija izbūve vēl nav pabeigta, šeit jau regulāri notiek militārās mācības, arī dronu testēšana. Ir bijušas lielākas mācības šā gada aprīlī, un arī pēdējās lielākās mācības, kas bija Ziemeļu divīzijai šeit poligonā, tas bija arī novembra sākumā. Uz doto brīdi karavīri var izmantot teritoriju taktiskajām apmācībām ar salūtu munīciju. Uz doto brīdi nav iespējams veikt apmācības ar kaujas munīciju, līdz tiks nodoti objekti eksploatācijā, bet kā tiks nodoti objekti eksploatācijā, tā varēs izmantot kaujas munīciju. Militārā poligona Sēlija būvniecības pirmās kārtas darbi jāpabeidz līdz šī gada beigām. Iecerēts, ka otrā kārta tiks sākta uzreiz nākamā gada sākumā. Tās gaitā izbūvēs manevru koridoru, noliktavas, kazarmas, ēdnīcu, medicīnas centru un citu atbalsta infrastruktūru.